Ja katrs individuāli nelielu ieguldījumu ienesīs, tad Latvija arī izmainīsies uz to, ko mēs visi gribam, lai viņa kļūtu. Ja? Bet ieguldījumu vajag katram jāuztais to nelielu varu, un tad tas ieguldījums būs diezgan liels. Mēs esam izstrādātājs bezpilota lidaparātiem, kuri atrodas 55 mārciņu klasē. Tas ir, rūpīgi teikt, mēs esam 22 kilogrami smags lidaparāts, un mēs varam lidot 20 plus stundas bez nosēšanas. Tas ir tehnoloģiski diezgan grūti sasniegt to līmeni, kad lidaparāts var lidot tādu laiku. Tad lidaparāti, kuri ir zem 55 mārciņiem, ir tūkstošiem, ja? Bet tie, kuri var nolidot 20 stundas nenosedoties, ja? Tāda klase lidaparātu mēs esam pavisam nedaudz ražotāji, varbūt 4. Lidmašīna var īsti vadīt un saņemt video attēlu no jebkura pasaules malā. Tagad mēs pilnīgi redzam, ka lidmašīna lido, tas ir aiz Jelgavas, kādi 10-15 km aiz Jelgavas, aiztaisīta gaisa telpa. Un reālajā laikā mēs redzam, kur lidmašīna atrodas, visus parametrus, inženieri var analizēt tos parametrus, pat neredzot lidmašīnu. Un es varu, principā, šeit arī kontrolēt lidmašīnu, kura tagad reālā laikā lido. Šeit mūsu kameras seko līdzi objektam. Attālums ir kaut kur varbūt pie 3 km un augstums 500 metri. Mēs varam izvēlēties jebkuru objektu un tā kamera seko līdzi, respektīvi tam objektam. Konstantīnu Popiku lidaparāts saistījuši jau kopš bērnības. No 12 gadu vecuma viņš iesaistījies lidmodelismu pulciņā, aizrāvies ar to kā sportu, bet pabeidzis skolu, iestājās universitātē, lai kļūtu par avioinženieri. Taču Konstantīns uzsver, ka lidmodelisms un bezpilota lidaparāti, kādus šobrīd rada viņa uzņēmums, ir divas pavisam dažādas lietas. To viņš sākumā nemaz nebija apjautis. Domāšana apmēram tāda arī ir. Ar ceļiem apsēžamies, mēs to varam izdarīt, jo tas nav nekas tāds sarežģīts. Ja? Protams, mēs tā kā nedaudz, nepareizi domājam. Ja? Tā kā tas nav tā, un tas nav radiovadamā lidmašīna, tas ir pavisam kas cits. Ja? Daudz sarežģītāks, nopietnāks, un tas ir tuvāk īstai lidmašīnai nekā radiovadamā lidmašīnai. Modelisms tas ir hobijs. Tas palīdzēs saprast, ko tu īsti gribi darīt nākotnē. Ja? Biznesas ir pavisam kas cits. Pirmie lidaparāti, kurus mēs pārdevām, bija tādi, kā pusfabrikāti. Un tas arī tagad paliek mums tāds stabils biznes. Ir tukšs aparāts, sākam pat bez dzinēja, bez elektronikas. Viņš bija tāds kā kompozīta planēris. Ja? Tad mēs pakāpeniski papildinājām katru mezglu tam lidaparātam, un tās mezgls bija pārdots kā opcija tam lidaparātam. Ja? Tad visu pārējo klients lika pats. Ja? Un klienti galvenokārt bija uzņēmumi, kuriem bija inženieru spējas, lai ieliktu to atlikušo daļu, bet viņi negribēja ieguldīt naudu, lai izstrādātu labas kvalitātes planēri. Viņi varēja paņemt gatavu planēri un pielikt to, ko viņi saprot, jāliek tai misijai. Ja? Tad tas arī šodien palika mūsējais tāds biznesa modelis, bet tagad šogad mēs pārējām uz biznesa modeli, kur mēs sasniedzam tādu līmeni, kad varam pārdot gatavu risinājumu, ko cilvēks var paņemt un sākt lietot, izējot kaut kādu treniņu vai apmācību. Ja? Kad lidaparāts aprīkots ar visu nepieciešamo ekipējumu un palīgiekārtām, tā cena jau var aizsniegties tālu aiz 100 000 eiro robežām. Tādēļ Konstantīns jau sākotnēji pieņēma lēmumu sapulcināt komandu, kas visu nepieciešamo spēj radīt pati. Gatavus risinājumus iepērkot tikai tad, ja uz vietas to izstrāde patiesi nebūtu iespējama. Un tagad industrijas tas kopējā kondīcija ir tāda, ka tas ir uz naža asmeņa. Pagaidām mēs neesam sasnieguši tik labus, industrija nav sasnieguši tik labas cenas un tādu performansu, lai tie uzņēmēji varētu paņemt to aparātu, sākt lietot to ikdienu un pelnīt to naudu ikdienā. Ja? Uztaisīt savu biznesa modeli, lai arī peļņa viņam būtu. Mums ir uzdevums
cits. Mēs gribam to samainīt otrādi, lai būtu tā īrīce, kura maksā adekvātu naudu, kurai būtu, mēs varētu nodrošināt, ka mēs apmainām komponentus lielā ātrumā un ļoti lēti, un tie cilvēki varētu strādāt kā ar darba galdiem. Pacelas, nosēžas, nomaina, pacelas, nosēžas, ja vajag, tad nomaina, ja ne, tad turpina lidot. Ja. Tad, tas ir viena no stratēģiem, dabūt tos mezglus, ražot pie sevis, lai tehnoloģija būtu mūsēja, lai mezglus mēs varētu ražot diezgan lēti, jo paši to tehnoloģiju izstrādājam, ja, un varam dabūt to kopējas izmaksas diezgan tā kā radikāli lētākas nekā viss, kas cits pieejams. Es viņu kustinu, bet viņa žiroskopiski stabilizējas, saglabā savu pozīciju. Tad, kā es viņu nemēģinu izkustināt, viņa ir uz vienas vietas. Tā mēs varam panākt, lai bilde, lai viņa būtu stabila un no liela attuluma varētu nofilmēt tas lietas, kas tiešām interesē. Tāda tipa moduļus mēs pērkam, ja, to mēs neizstrādājam paši. Ja. Bet to pašu mehanizmu, kurš stabilizē, kurš seko līdzi, kurš veic video apstrādi, kurš sūta lidmašīnas signālu, kurš pārraida uz zemi, to gan mēs izstrādājam paši, ja, un rakstam arī algoritmus priekš tā, lai visi tie mezgli kopā strādāt un pildīt to konkrētu funkciju. Funkcija mums ir ļoti specifiska, tā kā tas nav tas pats, kas mēs redzam tajās ievērošanas kameras, kura vienkārši skatās pa labi pakrīt uz augšu uz leju. Tas ir diezgan advancēta sistēma ar to stabilizāciju, lai tiešām varētu filmēt laba kvalitāti visos apstākļos. Ja. Kāpēc mēs viņu izstrādājam? Ja, tad viņa maksā apmēram 30% no lidmašīnas cenas. 9 gadus pēc tam, kad Konstantīns sāka darbu pie bezpilota lidaparāta izveides un 6 gadus kopš šim darbam oficiāli izveidoja UAV Factory, radīt lidaparāta 3. paudze, kas nu jau pasaulē tiek piedāvāts vairs ne kā pusfabrikāts, bet gan kā pilnvērtīgs komplekss, kas gatavs lidošanai. Ja līdz šim klienti galvenokārt bijuši mācību iestādes vai uzņēmumi, kas spējīgi paši aprīkot lidaparātu ar sev nepieciešamajām funkcijām, tad nu jau klientu loks kļūst krietni plašāks. Bezpilota lidaparātiem novērošana tā ir pirmais pielietojums, ko varbūt aizies lielos mērogos. Ja? Tev vajag kaut ko filmēt reālajā laikā, redzēt bildi, un lai tā bilde būtu saskatama, lai varētu pieņemt kaut kādus lēmumus. Ja? Teiksim, ostu var novērot, ja? var novērot robežas, varbūt naftas līnija, naftas vads. Jā, tad milzīgas problēmas ar to, ka naftas vadus visi mēģina ierupties iekšā, un tie zaudējumi viņi ir milzīgos aiziet naudās. Jā, un, protams, tie uzņēmumi grib novērot to naftas vadu, lai pirms ir pavēlu, lai viņi uzzinātu, kur, kad un kas notiek. Jā. Mēs sevi saskatām kā komerc pielietojuma produktu ražotāju. Ja? Nedaudz zem 40 valstīm tagad mums ir. Varbūt 35, 36 valstī, kur mēs pārdodam savus lidaparātus. Man nedaudz žēl to teikt, bet Latvija nav tā labākā vieta, kuru pateikt klientam, ka tas tiek ražots Latvijā. Ja, Latvija nevienam neasociējas ar lidaparātu, kurš ir augstu tehnoloģiju izstrādājums, ja, un kurš ir kvalitatīvs un spēj konkurēt ar amerikāņu ražotiem, piemēram, lidaparātiem vai Izraēļu ražotiem aparātiem. Tā kā mums nav tas vēstures, teiksim, tas ir mīnus. Ja. Mums jākompensē tikai ar kvalitāti, ar servisu un ar produktu performansu, ja, tad viņam jābūt labākam. Visu varat sasniegt, tikai vajag sagribēt. Ja. Mēs Latviju tā kā varbūt neesam tādi, kuri ir tik strādīgi, kā, piemēram, kā ķīnieši. Ja mēs būtu tik strādīgi, es domāju, ka varētu arī sasniegt daudz ko vairāk. Ja? Tas ir tā kā varbūt mentalitāte vai kaut kāda iepriekšējā mūsu vēsture, ja, ar to saistīta, bet neviens tev neatnāks un neiedos to, ko tu gribi, to jāsasniedz arī. Ja? Varbūt citādāk bišķiņ tai pieeja jābūt. Ja? Man tāda ir vairāk uz to brutāla pieeja. Es atklāt pieteikšu, tas ir super smags darbs. Jāstrādā, vēlreiz jāstrādā, un pēc tam vēl jāstrādā. Un, protams, nekas nesanāks no sākuma, no pirmas reizes nesanāk, no otras nesanāk, no trešas nesanāk, bet no 10 varbūt sanāks. Jā. Ja to mēģinot, tad arī sanāks. Jā. Tomēr par ļaunu nenāk izmēģināt dažādus, kā saka Konstantīns, trikus, lai apliecinātu, ka smagais darbs vainagojies ar lieliskiem rezultātiem un tu beidzot tiktu pamanīts.
Mums vajadzēja, piemēram, 2012. gada paņemt un uzstādīt pasaules rekordu. Mums vajadzēja ne tikai pārsniegt to rekordu eksistējuši, bet mums vajadzēja pārsniegt ļoti spēcīgu rekordu. Jā, mēs to veicam. Mēs joprojām esam tajā klase rekorda lidojums mums ir, un viņš bija, ja nešaubos, bija 54 stundas un 20 kaut kādas minūtes bez nosēšanas, jā, kas ir vairāk nekā 2 dienas. Pirms tam rekords bija 38 stundas, un viņš piedara pasaules gigantam, kurš ražo tāda tipa lidaparātus un ļoti daudz ko citu viņš ražo priekš aviācijas un militāras sfēras. Ja. Tad ar to mēs palikam tātad zināmi, un mums ir tāda neliela kolekcija ar tādiem sasniegumiem, kur mēs esam kaut ko pierādījuši. Un tā mums ir par ko parunāt arī. Ja. Tad to var redzēt, tas viss ir zināms, un cilvēki tad nopietni pie tevis arī pienāk kā pie nopietna ražotāja. Jā. Sešu gadu laikā UAV Factory jau izaudzis līdz turpat 100 cilvēku lielam kolektīvam un par vienu no pasaules līderiem savā nišā. Taču šis ir tikai starpfinišs, saka Konstantīns, kurš izmanto šo brīdi, lai sakārtot uzņēmumu jaunam izrāvienam. Ikdienas vadības grožus nododot bijušajam Skype Igaunijas nodaļas vadītājam Tītam Pānaninam, lai pats atkal varētu galvenokārt koncentrēties uz inženieru izstrādājumiem, kas ir uzņēmuma lielākā vērtība. Tagad ir tas pareizais brīdis, kur mēs sadalījām lomas, un es pārņemu tehnisko daļu, Tīts pārņem biznesa attīstības daļu. Latvia is in very good position to make sure that UAV and Latvijā šobrīd ir visi priekšnosacījumi, kas bezpilota lidaparātu industrijai te ļautu attīstīties ļoti pamatīgi. Jau šobrīd Latvijā ir vairāki spēcīgi nozares uzņēmumi. Te ir labi speciālisti, kuru izmaksas ir daudz pieejamākas, kā piemēram Silīcija ielajā vai citās vietās. Šādi te izcelības puduri rodas ļoti strauji. Tas pats, piemēram, notika ar Skype. Pirms 2003. gada kurš gan iedomātos, ka Igaunijā varētu rasties kas tāds kā Skype, bet tas notika, un tas notika vien pāris gadu laikā. Patiesībā te var redzēt daudz līdzību ar Skype 2004. 2005. gada periodā, kad tur strādāja tikai kādi 40-50 cilvēki. Būtiskākais ir kolektīvā savākto inženieru milzu potenciāls. Nemazāk būtiski ir tas, ka produkts gandrīz pilnībā ir pašu radīts. Tas bija Skype panākumu garants, un tieši to pašu tagad redzu arī pie mums – UAV Factory. Ir milzīgs potenciāls, visiem vajag lidaparāti. Centīsimies uztaisīt Jelgavu par bezpilotu lidaparātu ražošanas pilsētu. Jā.